Viņa ir ļoti kārtīga un tīrīga meitene. Viņai patīk visu no mājas mest ārā. Es ceru, ka šo lapiņu viņa nav izmetusi. Bet daudz gadus atpakaļ septembrī bija ļoti asa spēle starp Lietuvas un Latvijas komandu. Viņa ir milzīga līdzjūtēja. Viņa seko absolūti visam, kas notiek basketbolā. Jā, un vēl vienā sporta veidā uzminiet, tā ir daislidošana. Uļai ļoti, ļoti patīk daislidošana. Ziemā viņa seko daislidošanai arī. Visi Eiropas, pasaules čempionāti, olimpiskās spēles, visu viņa perfekti zina. Lūk tā, un dodoties vienreiz uz šādu fanošanas reizi un spēles noskatīšanos, visiem Olimpiskā komitejā bija kaut kādas sportiskas drēbes, un viņi saka, es esmu liela auguma cilvēks, man nav ko uzvilkt, un tad viņi ierodas. Un atnes uz darbu sarkanu treniņu tērpu. Viņi saka, šo maisiņu es nekad vēl neesmu vērusi vaļā no 84. gada. Tas bija pagājuši jau 20 gadi, un viņa šo maisiņu nebija vērusi vaļā. Atvērām kopā šo maisiņu. Tajā bija PSRS izlases formas, sporta forma uz Losandželas olimpiskajām spēlēm. Un kabatā, sporta jakā, kabatā, sākām kaut ko sajūtām, kaut kas čauks. Tuļi saka, rubļi ielikti varbūt tās. Nē, tur bija zīmīte, un tur bija uzlikts, ka cienījamo sportistu apsveicu tevi kā olimpieti Losandželas olimpiskajās spēlēs. Viņi saka, šeit tu bija. Olimpiskās spēles pagāja bez manis.